Es šobrīd atrodos Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā, un man šeit apkārt ir ekspozīcija par ritošā sastāva vēsturi Latvijā. Un kāpēc tad šodien stāstam, ka ekspozīcijai ir vairāk kā 10 gadi? Tāpēc, ka ekspozīcijā ir attēlot vienu lokomotīvu, kas ir mūsu sapnis, to kādreiz muzejā ieraudzīt arī naturālā veidā, mērogā 1:1, vai pareizi sakot, tieši šādu Latvijas dzelzceļiem speciāli konstruētu lokomotīvi, kura pēdējā no tām Latvijā tika eksploatēta līdz 1962. gadam. Un, protams, sagriezt metālūžņos, tā kā uz to mums cerības nav, bet izrādās, ka viena lokomotīva vēl pasaulē ir saglabājusies. Tomēr tas stāsts ir jāsāk mazliet no senākiem laikiem, proti nodibinoties neatkarīgai Latvijas valstī, pavisam maz lokomotīvu bija palicis. Protams, karojošās puses, gan Krievija, gan Vācija centās visu ritošo sastāvu izvest no Latvijas teritorijas, atkāpjoties. Šis tas jau palika, bet ar to bija daudz pamaz. Tad izdevās šo to atgūt no abām karojošajām pusēm. Un Latvijas dzelzceļš tika papildināts ar diezgan daudz vecām, neekonomiskām, neefektīvām tvaika lokomotīvēm, bet akmeņogļi, piemēram, pēc Latvijas teritorijā nav, tās neiegūst šeit, tās var tikai ievest. Ar malku kurinātu lokomotīvi diezgan sarežģīti, bet jebkurā gadījumā, ja lokomotīva ir neefektīva un neekonomiska, tad tur arī nekas labs nesanāk. Tieši tāpēc Latvijas dzelzceļa inženieri ķērās pie faktiski viena no pirmajiem uzdevumiem uzkonstruēt, ja izdomāt tāda tipa lokomotīvu, kas Latvijas apstākļiem būtu visliederīgākā. It sevišķi tad, ja ir jāvelk pasažieru vilcieni ar 1 vai 2, 3 vagoniem, vai jāveic manevri ar dažiem kravas vagoniem. Un šāda lokomotīve diskusiju, aprēķinu rezultātā tapa. Tā ir absolūti unikāla lokomotīva, jo tā ir tikai viens dzenošais riteņpāris. Faktiski mazliet pēc konstrukcijas tas varētu atgādināt pašu lokomotīvu būvas pirmsākums, kad vēl nemācēja vairākus riteņpārus sakabināt vienā sistēmā. Bet tā nav veca konstrukcija, šajā gadījumā tā ir ļoti moderna konstrukcija, vienkārši ļoti ekonomiska konstrukcija. Un pirmās šādas lokomotīvas tika pasūtītas Vācijā un arī izgatavotas Hohenzollern rūpnīcā Diseldorfā. 3 eksperimentāli šāda ritošā sastāva vienība paraugi nonāca Latvijā 1928. gadā. Eksperiments izdevās, tas bija ļoti veiksmīgs, un 1931. gadā vēl 6 lokomotīvas papildināja Latvijas valsts dzelzceļa inventāru, un tās jau tika samontētas šeit pat Rīgā uz vietas Fēniks rūpnīcā. Te redzam, kādā veidā ierodas pusfabrikāts tā dēvētais no Krupa rūpnīcas, un tālāk jau gan kabīni, gan ūdens kubli un vēl daži papildu aprīkojuma elementi tika šeit uz vietas uzlikt virsū, un lokomotīva tika nodota eksploatācijai jau Rīgā. Nākamais solis bija 1934. gadā, kad pilnībā no pirmās skrūvītes līdz pēdējai tā tika izgatavota Latvijā. Šeit ir mirklis no tā momenta, es atvainojos, 1933. gads, kad tika eksploatācijā nodota pirmā Liepājas galvenajās dzelzceļa darbnīcās izgatavotā lokomotīva. Pavisam 9 šādas lokomotīvas tika izgatavotas gan Liepājā, gan Daugavpilī, kur mums atradās galvenā lokomotīva remonta bāze un šī gadījumā arī izgatavotāja rūpnīcas. Tātad pavisam 20 šādas lokomotīvas līdz 1934. gadam tika saražotas un līdz Otrajam pasaules karam arī atradās Latvijā. Bet, diemžēl, tad šo lokomotīvu ceļi šķīrās. Viena daļa tika evakuētas uz Krieviju, Padomju Savienības tālākiem reģioniem. Viena daļa lokomotīvu turpināja šeit tikt izmantotas Vācijas okupācijas režīma laikā, un tās tad arī tika faktiski visas izvestas Otrā pasaules kara izskaņā.
lielākā daļa nonāca Vācijā, un tur tās arī neturpināja savu darbu, bet 2 lokomotīvas palika Polijā pa ceļam, un viena no tām līdz 1968. gadam tika izmantot vilcienu satiksmē, faktiski manevru darbos galvenokārt. Tā šobrīd atrodas Varšavā, Polijas dzelzceļa muzejā, un jau 1995. gadā tika uzsāktas sarunas, tad vismaz uz kādu laiku tā varētu atgriezties Latvijā. Vai tas tiks realizēts, tas ir cits jautājums, bet tagad iespējas kļūst aizvien plašākas, it sevišķi, kad tiks pabeigts Rail Baltica dzelzceļš, jo lokomotīva Polijā ir 1435 mm platumā, kurā arī šīs lokomotīvas varēja un veiksmīgi funkcionēja. Tātad tas mans vēlējums dzelzceļa muzejam būtu tāds, lai nākamo, es nezinu, 10, 20, varbūt 30 gadu laikā, bet būtu tā reize, pienāktu tā reize, ka šī lokomotīva atkal atgriežas Latvijā.